vienkārši izstāst. Un, ja ir runa par pārdošanu, tad tas, kam tas interesē, konsultējas ar tieši to, kas pārdod, un paši savā starpā kārto biblioteka, kā starpnieks nav nekāds tirgotājs, ne cenoteicējs. Tieši tā, to jāatcerās, jo bieži vien uz šito, kā saka, vai baigi nesmukīgi. Nē, to es pilnīgi gatavām tā, bet tās ir tā paši. Jā, vienīgais tas, ka jūs ir taisni to izstādīt, jo tad, ja interesējās, ka grib tā skatīs nopirkt, tad paskat, jā, tad jums jāvēršas pie autora. Jā, pie autora, un tad var aiziet paši runāt, taču nav problēmas. Labi, kas vēl tāds? Bērni mums ir paši aktīvi, skolēni, viņi vienkārši aiziet projām, viņi izauguši, un tie mazie, kas manā, viņi pavasarī vai atkal kopā ar saviem tančikam nāk, vienkārši pie dataram, tas kāds vai ar maguti, ietver viņu filmu vai nolteni, tad viņi sēž. Bet te pierēstīt sevi sarūk, sakot. Mazie bērni maz. Jā. Bērni paliek mazāk. Bet vispār lasītāji. Vispār man ir lasītījums 1. oktobrī 72. Cik tev pagājuši? Pagājuši gadu man bija 90, arī mazāk 80. Cik no tiem bērni ir apmēram? Bērni no tiem man ir 9 un 9, tāds ir pustauģi un tie mazie. Viņi pavasarā, tā kā, 9 bērni un 9 pustauģi, un tā kopē man ir pasniegt, jā. Jā, un pagājuši gadu bija 93. Jā, varbūt vēl līdz kā tā beigām tev ir, bet bišķi mazāk. Jā. Tu redz, ka cilvēki vienkārši bija mazāk, jā, un atkal tagad man pa šo mēnesi, kad tā kā man vēl tiek atnēgāja ilgi, jau parādi, tajā būs vēl kā 3 cilvēki. Jo, bet tas pats apmeklējums un izsniegums kaut kā turās, jā? Jā, viņi tā kā turēt, viņi tāpēc jau žurnāli un vestiņš un grāmati, viņi malači, es to līdzi pateikšu, apmeklēt. Tā kā šogad man uz 1. oktobrī, iesniegums ir 5130 un apmeklēba 2036. Es jau nezinu, salīdzināšu pagājušajā, tas ir vairāk vai mazāk. Jā. Pagājušā gada man bija, tas ir bija uz visu gada 3000. Tagad ir tikai uz to pirmā. Pateici tā ir lasītiem, kas viņa man nopirk to austeklēt. Mēs privatu dzīvo, Ievu. Un vēl ir kāds jaunas un patiesībā dzīvo. Ievas tās. Jā, to viņa man nest un tā jau cilvēki pat visu laiku. Bērni jau arī kāds žurnālis? Bērni žurnālis tikai to, ko es ņemu no Irēnes. Es viņa tā kā piedāvēju, viņa man visu laiku stāvē. Nekā. Viņa tikai tā vēstīgi, jā, viņa tūlīt uzstāpties, viņa vēl nevar. Tāda, cik tā viņam ir pusotra, 2 gadi. Ka viņa vēl ir, tāls. Grāmatiņa viņa tā kā ņem. Un man viņš tagad taisīja šitā to sienu, un mazēļ man bija pagājuša sēdra. Viņa atnest grāmati, man tur bija paņemta not, lai te neputu. Viņa uzreiz atnest pie man un rauda mama. Kas te ir? Grāmati, kur palika grāmati? Es saku, mēģinu, visi kārtībā, jau iet, lai viņa nepatupina. Tā paņemot. Jā, grāmati mēs tā kā senšam, vai tik, varbūt, kaut kā tā kā, pieņemtu 5% no kopējiem, lai būtu tiem atjaunati. Jau 10 grāmati šogad jaunu mēs, tā ir tiem pirms skolās, tam ir, lai viņam tā kā būtu. Kas tev vēl tāds? Tie datori un gēci ir, tev nav nokrīsuši. Piegeita? Jā, man ir 3 datari, tas ir, man ir saplikt no gaiša tikliņa. Un viņš nav remontā. Un mēs pagājušā gada atjaunājam, vienīgais es prasti, arī neviens nezina, ko ar viņam darīt. Libažniki nevar viņa turēt, viņa jau utilizē. Kāda veida es varētu viņu utilizēt, ka viņš man nepiedāvā. Nē, tev vienkārši jānoraksta viņu. Vienkārši kā jānoraksta. Tad to, ko ar viņu tālāk darīt. Man liekas, ka pirmais vajag kaut kādu atziņu, nekur no mums Jā. IT speciālistiem mūžus, ka vajag, lai viņi
dod atziņu savu, ka viņi nelietojas. Uz tas sastāv norakstīšanas aktu, tad tu rakstīsi savu inventāru. Un oficiāli viņš ir pamatlīdzekļu. Viņš neskaitas pamatlīdzekļu. Jā, viņš ir skaitas no gaisma pila. Jā, viņš ir skaitas tīkla. Jā, kas mālītas tas dators. Jā. Nu, labi. Tagad atzīmē, lūdzu, Kristīni, pavaicāt centrē, kā viņai pareizi rīkoties, viņa grib no viņa tīra pirkstu tikt vairāk. Jā, un tāpēc tā viņš nav kāda. Bet tas ir Nē, tas ir vienkārši radio. Nu, bet kur tā sistēma labs? Datori viņš jau iet. Tev tikai Jā, un monitors. Viņš tiešām ir beigts. Jā, viņš jau pārbauda, un viņš atrakti kā to. Nu, labi, okei. Viņš jau ir tā, kāpēc es nedu, bet viņi nevar nekā paņem un izcelt. Kristīna, pavaicāt centrē, ko ar viņu tīri nāks jau šitās te lietas arī, ka tu varbūt novada kopīgi viņš tur kaut kā tā. Nu, varbūt es sākšu pēc kārtas, lai visu tā mēs secīgi izejam. Tā, īsa anketa, kas bija tāda gara anketa, ka izstotājs pildījās sūtīja. Jā. Jā, to tu izdarīja, jā. Lielo lasītāju balvu, lasītākās grāmatas 2010. gadā, ko mēs Lauku biblioteka atbalstu biedrībai aktāju. Vēl nē. Bet tu zini? Es tā kā nebiju rakstīt. Nesen jau, mēnesi atpakaļ jau. Nu tā kā mēnesi atpakaļ tā ir vienkārši. Nē, no viņi ir tā, ka es šo balvu gaidu, paliek brīdis, kad man jau cilvēks sāk sūtīt. Tev ir jāpaskatās savos dokumentos, jā? Jā. Tur bija tāda tabula. Tur ir tabuliņa, jābūt ir manā e-pastiņa, ja tu neesi izdevus. Ja tu gadījumā neatrod, tad uzrakst un vēstures, tu aizsūtīšu vēlreiz, nekas jau nav noticis. Un to tabuliņu tev ir jāizskata kā katru gadu, tu taču esi pildījis. Latviešu oriģināla literatūra, proza un dzēja un bērnu. Katrā nominācijā, vismaz 3 grāmatas. Ja ir vairāk, droši, bet ne vairāk 5, ja? Un sapildi, tā ka šonedēļ tā ka būtu vairāks apsūtīt. Bet atceries, tas ir grāmatas, kuras izdotas 2010. gadā, 11. ne. Citi man jau daļās būtnes salīdzināja, ko es, piemēram, saņemu, un tad es sāku čekot. Bibliotēkā tā ir kā līdz gads iet uz beigām. Nu, bet pašāk vieglāk ir nekā man visiem. Bet mēs jau tā apmēram... Jā, tā jau apkopot visu. Jā, es jau apmēram apzinu. Es jau uzreiz ieraugu daļās būtnes, nē, es atkal kaut ko ieraugu, es uzreiz skatos, nav, man vienmēr uztraukījies, ka tā, lielo balvu šonedēļ lūdzu man atsūtīs, ja? Tā, kultūras kartas parole tev bija, nav pazudusi, tas ir tā kā atspēlīgs nopadam. Jā, viss kārtībā. Tātad novads tev atsūtīs to par tiem bibliotekas pakalpojumiem, to sapildījuši. To mēs sapildījām un... Sapildīja un arī aizsūtīja. Un atceries, ja novads tev kaut ko atsūta, tad atbildi. Paldies, saņēmu. Tāda par žurnāliņiem, kuru tā gribētu papildus, es saņēmu no tevi. Jā. Ja tu man sūtīji arī savus tur, ko tu vispār apmēji. Jā, bet man nevajag. Tā ir informācija, paldies, bet man viņa tiešām nevajag. Es vienkārši atkopoju šito. Tu strādā ļoti labi. Olga ir ļoti ātri atver e-pastus, ātri atbild un tiešām... Operatīva. Jā, viņa ļoti, jo ja šitā visi dara, tad uzreiz, jo man ir tā, ka trešā daļa ir tāda, kas neatbild uz e-pastiem un neko nesaka. Un lai cik dīvaini tas būtu, tad nav jau tā, ka tie cilvēki, kas varbūt mazāk zina, mazāk strādā, bet parasti tie grēkāži man ir, vienmēr Umurga, Viļķene, Marīta vispār, viņa es nezinu. Un tagad pat viņa man neko nav atbildējusi prom Pēterburgā. Piedod man Marītas nevar tevīm, bet viņai ļoti daudz darbu un laikam viņa vienkārši nevar. Ir dažas labas bibliotekas, kas man neko nesūta, bet Olga vienmēr sūta. Tā, pēc tam tu man par biļetīti samaksāsi, ja? Jā. Tagad necelies neliks, kurš tev naudiņi, ja? Es domāju, ka ceturtdien varēja. Nē, man pēdējā dienas nāk. Cik labi? Kur ceturtdien? Es jau braucu uz Valmiem. Labi? Varēsi, Olgiņ, varbūt? Nē, man maija. Maija nav. Man man palikuši skūtas galvas. Jā. Tā, labi, tas tā kā ir
Jā, tagad par šitiem dokumentiem. Tagad, var sakot, šitie dokumenti ir pilnīgi kārtībā, es tāpēc viņus noliku tālāk, tur viss kārtībā. Atceries, lūdzu, ka, lai arī ko, teiksim, kādas runas ir no novada puses, turies stingri pie šīta noteikuma, ka tavu biblioteku savs tā un tā, tātad Skūtas pagastas dienas bibliotekā. Viss kārtībā, sēciet. Ja tev mēģina pats kaut ko iestāstīt, ka tavu biblioteku sauc savādāk, tad tu saki, nē, mani sauc tā, un ja kaut kā, nu tā, lai konsultēs ar mani, jo pēdējā brīdī novads kaut ko ir bišķi sapatrojies un mēģina izmest vārdu pagastā no biblioteka nosaukumiem. Un es jau te ieraudzīju pirmo dokumentu, kur jau šis vārds jau ir izmeties. Ja? Vispirms tā, ka tika izveidota biblioteka noliekumi un lietošanas noteikumi, tur viss ir kārtībā, es redzēju, apskatījos. Datoru lietošanas noteikumos, ja tev šķiet, ka kaut ko vajadzētu pamainīt, tad tu tā apskaties kārtīgi. Un ja būs vairākiem tādas ziņas, ka mēs tagad gribētu kaut ko pamainīt, tad, protams, jāsaskaņo ar savu pārvaldi. Tas gan ir tikai noteikumu pielikums, bet neskatoties uz to, es nezinu, Kristīna, varbūt, ka mums visiem kopīgi vajadzēs. Es domāju, ka tas būs izmantot naudīgāk. Īsmā ļoti pasaka, vai apskatās, varbūt mēs tagad tiksimies mūsu seminārā, un varbūt īsmā pirms tam jāsat ētis, nu, ja kaut kādi komentāri, varbūt būtu pēc savas situācijas, jo bieži vien ir tā, ka tagad daudz runā par to drošo internetu, bet datoru lietošanā tas tā kā nav tur, varbūt, ka tur kaut ko varēja. Jā, varbūt kaut kas tur ir novecojis, tā kā vajadzētu apskatīt. Nē, tas man īsmā kopīgi, tas būtu daudz prātīgi. Jā, bet kas pie tā dokumenta varētu piestrādāt? Nu, es varu. Nu, nezinu, bet kādam vajadzētu, kas ar tām tehnoloģijām, vai Irinai, vai tev pašā, vai... Un tad, ja tev tiešām ir kādas idejas, tad vienkārši atsūti mums, kas tev šķiet, ka šajā datoru lietošanas noteikumus tā kā nepareiz. Bet uz e-pastiņu, Kristīnai vai man var atsūtīt. Un tad mēģināsim iziet cauri un saprast, vai mums ir jāmaina. Ja mums ir jāmaina, tad mēs visām novadām uztaisītu vienu standārtu, papildinātu, labotu variantu, iesaistītu novadā, ka tas attiec uz visām novadu mazajām pagastu bibliotekām, un tā, ka novads apstiprinās un droši varēsiet ar viņu strādāt. Jā, tieši tā. Bet tad varētu katrs kaut ko tur fantazēt. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti. Jā, ka vajadzētu visiem tomēr vienot, tad mēs esam viens. Nu, lūk, un tagad, jā, un tad tie noteikumi tā kā būtu, bet šeit, reku jau amata apraksts tev ir sastādīts, un te jau arī, tev te vajadzēja rēģēt uz teikt, tā nav mana biblioteka. Mana biblioteka tā nesaucas. Bet 30. gadā tev iedod, es ir ļoti uzmanīga. Ja tev iedod kādu dokumentu, un tur nesakrīt tās bibliotekas nosaukums, tad tūlīt pat devējam saki vai zvani, ka tā nav tava biblioteka, lai dokumentu pārstrādā. Jo tu esi viņu vienkārši paņēmusi un redzi. Tas ir nolikums, ja? Nē, nolikums ne, bet amata aprakstā. Es nepaskatīju pārējām bibliotekām, kur mēs katram vajagā, bet iespējams, ka tās amata aprakstos arī ir kļūdas. Jā, amata apraksti jau sākās, jau nākošais cilvēks strādā pie nolikuma, es visu strādāju Raigu Prieti. Katru teikumu ar viņai pakoriģēju, visām nosaukums viņai pieliku priekšā, tad jurists sakārtoja. Tad viņa bija tik gudra, ka viņa tālāk amata aprakstu taisīs tā kā pati. Nu, rezultāts sakā, vai ne? Man jau nemaz neatrādīja, bet izsūtīts ir, un jūs jau esat pievainas, ka jūs nereaģējat. Bet neienāk pat prātā, ka tu varētu. Jā. Vairāk skatīs, kas jau par punktiem, kas tev jādara, vienkārši nevastāvēt. Jā, tas jābūt kārtībā. Jā, tas neienāk prātā paskatīties. Bet tas jurists jau nezinu, kā sauc ieskaudes, kur te vēl dziļāk. Jau nepareizs nosaukums, jā. Nu labi, tagad tu pati neko nevarēji nelabot, neko, tev kā ir tā ir, bet tā. Un tagad par plāniem.